Kāpēc elektronikas un elektrotehnikas nozare ir perspektīva? Vai var iedomāties dzīvi bez televizora, leduskapja, veļas mašīnas, mobilā telefona un datora? Elektronika un elektrotehnika ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Nav nevienas nozares, kurā netiek pielietoti elektronikas un elektrotehnikas nozares saražotie produkti un pakalpojumi. Šī ir nozare, kas ražo augsto tehnoloģiju produktus ar augstu pievienoto vērtību. 21. gadsimtā elektronikas nozare ir kļuvusi par vienu no līderēm ražošanas sektorā visā pasaulē, un tās patēriņa tirgus strauji attīstās. Elektronikas un elektrotehnikas joma salīdzinājumā ar citām nozarēm saražo visvairāk produkcijas – 31% no kopējā Eiropas Savienības eksporta. Šīs produkcijas apjoms gadā pieaug vidēji par 3,4%, un šie tempi ir divreiz straujāki par vidējiem ražošanas pieauguma rādītājiem. Kā notiek elektronikas un elektrotehnikas iekārtu izstrāde un ražošana? Iekārtas tapšanas cikls. Ideja. Idejas var rasties jebkuram. Ir daudz interesantu un aizraujošu ideju, kuras mēs varam realizēt inovatīvos elektronikas un elektrotehnikas produktos. Idejas īstenošana palīdz mums realizēt savas ieceres, celt pašapziņu, nopelnīt naudu un atrasties starp talantīgiem, radošiem cilvēkiem. Projekta izstrāde. Kad ideja radusies, tā tiek īstenota schēmās, zīmējumos un modeļos, lai varētu virtuāli un vizuāli parādīt tās realizāciju un pielietojumu. Projekta izstrādes posmā tiek veikti nepieciešamie aprēķini, noteikti tehniskie parametri, izvēlēti izmantojamie materiāli, kā arī aprēķinātas izmaksas. Projekta izstrādi veic inženieri, kas pārzina mūsdienu tehnoloģijas un modernus ražošanas procesus. Prototipa izstrāde. Prototipa izstrādes etapā produkta vizuālais attēls visbeidzot pārtop reālā produkta modelī ar visām nepieciešamajām detaļām un komponentiem. Šajā posmā tiek pārbaudīts, vai iekārta izpilda iecerētās prasības. Testēšana un uzlabošana. Šajā posmā izgatavotais produkta prototips tiek izmēģināts darbībā un testēts. Speciāli aprīkotās laboratorijās tiek veikti arī pētījumi un mērījumi saskaņā ar noteiktiem standartiem un prasībām. Produkta izmēģinājuma laikā tiek atklāti defekti un nepilnības, uzlaboti atsevišķi parametri un kopējā produkta darbība, pilnveidotas un aizvietotas dažādas detaļas. Šī posma noslēgumā ir izstrādāts gala produkts, kāds tas turpmāk tiks ražots. Ražošana. Šajā posmā gala produkts tiek ražots. Ražošanas procesu var izveidot gan pats produkta autors, gan arī to var pasūtīt specializētos uzņēmumos. Ražošanas process sākas ar produkta sastāvdaļu izgatavošanu vai iepirkšanu. Ražošanas process noslēdzas ar visu komponentu savienošanu vienotā gala produktā un tā darbības pārbaudi. Saražotais produkts tiek apzīmēts ar izgatavotāja nosaukumu, un tad tas ir gatavs, lai parādītos tirgū. Latvijā elektronikas un elektrotehnikas nozarē ir senas tradīcijas. Kaut vai atceroties valsts elektrotehniskajā fabrikā VEF ražoto leģendāro Minox miniatūras fotokameru, kuru uzkonstruēja latvietis Valters Caps 1936. gadā. Turpinot elektronikas un elektrotehnikas nozares tradīcijas, Latvijā atrodas Baltijā vadošais telekomunikāciju iekārtu, balss un datu pārraides aparatūras izstrādātājs, ražotājs un izplatītājs Saftehnika, kas eksportē vairāk nekā 90% no savas produkcijas uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm. Saftehnika veiksmīgi konkurē ar lielajiem un pasaulē pazīstamajiem telekomunikāciju gigantiem. Ogrē ir izveidota tehnoloģiski modernākā elektronikas sistēmu ražotne Baltijā. Uzņēmums Hanzas Elektronika, kas ražo automašīnu, elektroniskā aprīkojuma, dzirdes aizsardzības iekārtas un cita veida elektroniskās sistēmas un to komponentes. 2007. gada sākumā ražošana tika paplašināta un tika atvērta jauna rūpnīca Ventspilī. Uzņēmums Baltic Scientific Instruments projektē un izgatavo unikālu radiācijas mērīšanas aparatūru, kurai nav analogu citur pasaulē. Uzņēmums Arkus Elektronika projektē un izgatavo rūpniecisko aparatūru un programmatūru. Izmantojot šos produktus, tiek veidoti integrēti vadības kompleksi elektroenerģētiķiem Latvijā un arī ārpus tās. VEF radiotehnika RRR izstrādā un ražo augstas klases akustiskās sistēmas. Latvijā izstrādātās elektroniskās sistēmas izmanto arī uzņēmumos telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšanai LMT, Lattelekom. Ražošanas apjomi Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē pēdējo 5 gadu laikā ir gandrīz dubultojušies. Nozares izaugsme īpaši strauja bija 2003. gadā par 62%. Pašreiz izaugsmes tempi ir stabili 10 līdz 15% gadā. Aptuveni 80% Latvijā saražotās elektronikas un elektrotehnikas nozares produkcijas tiek eksportēti uz dažādām valstīm visā pasaulē.
Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmumu straujā attīstība Latvijā ļauj piedāvāt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu. Vidējā alga speciālistiem elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos ir no 500 līdz vairāk nekā 1000 lapiem mēnesī. Talantīgākajiem un zinošākajiem inženieriem algas mēnesī sasniedz pat 2000 un vairāk latu. Un tas liecina, ka esam spējīgi konkurēt globālajā tirgū. Kur mācīties, lai veidotu karjeru elektronikas un elektrotehnikas nozarē? Lai saistītu savu nākotni ar elektronikas un elektrotehnikas nozari, iespējas izvēlēties savām interesēm, zināšanām un dzīvesveidam atbilstošu profesiju ir visplašākās. Elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju inženieri, tehniķi un citi speciālisti ir pieprasīti daudzos uzņēmumos Latvijā. Arī Eiropā šīs profesijas ir vienas no nepieciešamākajām. Ja tas tevi ir ieinteresējis un vēlies uzsākt darbu šajā nozarē, pēc pamatskolas beigšanas vari apgūt profesiju, mācoties kādā no profesionālās vidējās izglītības iestādēm. Ja esi nolēmis turpināt mācības vidusskolā un pēc tam studēt un strādāt elektronikas un elektrotehnikas nozarē, vidusskolā noteikti apgūsti eksaktos priekšmetus – informātiku, ķīmiju, algebru, ģeometriju un fiziku. Neaizmirsti arī par svešvalodām. Pēc vidējās izglītības iegūšanas iespējams turpināt mācības Rīgas Tehniskajā koledžā, kas piedāvā apgūt pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas, kā arī Rīgas Tehniskajā universitātē Rīgā un tās filiālēs Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī, kā arī privātajā augstskolā Transporta un sakaru institūtā. Pēc bakalaura grāda iegūšanas absolventi var studēt maģistrantūras studiju programmās, bet, ja interesē zinātniski pētījumi un jaunu tehnoloģiju izstrāde, savu profesionālo izaugsmi iespējams turpināt doktorantūras studiju programmās. Nepārtraukti tiek izgudrotas un ieviestas jaunas tehnoloģijas. Tas padara nozares attīstības iespējas praktiski neizsmeļamas. Tādēļ darbs elektronikas un elektrotehnikas jomā ir aizraujošs un inovācijām bagāts. Kā notiek elektronikas un elektrotehnikas iekārtu izstrāde un ražošana? Iekārtas tapšanas cikls. Ideja. Idejas var rasties jebkuram. Ir daudz interesantu un aizraujošu ideju, kuras mēs varam realizēt inovatīvos elektronikas un elektrotehnikas produktos. Idejas īstenošana palīdz mums realizēt savas ieceres, celt pašapziņu, nopelnīt naudu un atrasties starp talantīgiem, radošiem cilvēkiem. Projekta izstrāde. Kad ideja radusies, tā tiek īstenota schēmās, zīmējumos un modeļos, lai varētu virtuāli un vizuāli parādīt tās realizāciju un pielietojumu. Projekta izstrādes posmā tiek veikti nepieciešamie aprēķini, noteikti tehniskie parametri, izvēlēti izmantojamie materiāli, kā arī aprēķinātas izmaksas. Projekta izstrādi veic inženieri, kas pārzina mūsdienu tehnoloģijas un modernus ražošanas procesus. Prototipa izstrāde. Prototipa izstrādes etapā produkta vizuālais attēls visbeidzot pārtop reālā produkta modelī ar visām nepieciešamajām detaļām un komponentiem. Šajā posmā tiek pārbaudīts, vai iekārta izpilda iecerētās prasības. Testēšana un uzlabošana. Šajā posmā izgatavotais produkta prototips tiek izmēģināts darbībā un testēts. Speciāli aprīkotās laboratorijās tiek veikti arī pētījumi un mērījumi saskaņā ar noteiktiem standartiem un prasībām. Produkta izmēģinājuma laikā tiek atklāti defekti un nepilnības, uzlaboti atsevišķi parametri un kopējā produkta darbība, pilnveidotas un aizvietotas dažādas detaļas. Šī posma noslēgumā ir izstrādāts gala produkts, kāds tas turpmāk tiks ražots. Ražošana. Šajā posmā gala produkts tiek ražots. Ražošanas procesu var izveidot gan pats produkta autors, gan arī to var pasūtīt specializētos uzņēmumos. Ražošanas process sākas ar produkta sastāvdaļu izgatavošanu vai iepirkšanu. Ražošanas process noslēdzas ar visu komponentu savienošanu vienotā gala produktā un tā darbības pārbaudi. Saražotais produkts tiek apzīmēts ar izgatavotāja nosaukumu, un tad tas ir gatavs, lai parādītos tirgū. Latvijā elektronikas un elektrotehnikas nozarē ir senas tradīcijas. Kaut vai atceroties valsts elektrotehniskajā fabrikā VEF ražoto leģendāro Minox miniatūras fotokameru, kuru uzkonstruēja latvietis Valters Caps 1936. gadā. Turpinot elektronikas un elektrotehnikas nozares tradīcijas, Latvijā atrodas Baltijā vadošais telekomunikāciju iekārtu, balss un datu pārraides aparatūras izstrādātājs, ražotājs un izplatītājs Saftehnika, kas eksportē vairāk nekā 90% no savas produkcijas uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm. Saftehnika veiksmīgi konkurē ar lielajiem un pasaulē pazīstamajiem telekomunikāciju gigantiem. Ogrē ir izveidota tehnoloģiski modernākā elektronikas sistēmu ražotne Baltijā. Uzņēmums Hanzas Elektronika, kas ražo automašīnu, elektroniskā aprīkojuma, dzirdes aizsardzības iekārtas un cita veida elektroniskās sistēmas un to komponentes. 2007. gada sākumā ražošana tika paplašināta un tika atvērta jauna rūpnīca Ventspilī.
Uzņēmums Baltic Scientific Instruments projektē un izgatavo unikālu radiācijas mērīšanas aparatūru, kurai nav analogu citur pasaulē. Uzņēmums Arcus Elektronika projektē un izgatavo rūpniecisko aparatūru un programmatūru. Izmantojot šos produktus, tiek veidoti integrēti vadības kompleksi elektroenerģētiķiem Latvijā un arī ārpus tās. VEF radiotehnika RRR izstrādā un ražo augstas klases akustiskās sistēmas. Latvijā izstrādātās elektroniskās sistēmas izmanto arī uzņēmumos telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšanai LMT, Lat-Telekom. Ražošanas apjomi Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē pēdējo 5 gadu laikā ir gandrīz dubultojušies. Nozares izaugsme īpaši strauja bija 2003. gadā par 62%. Pašreiz izaugsmes tempi ir stabili 10 līdz 15% gadā. Aptuveni 80% Latvijā saražotās elektronikas un elektrotehnikas nozares produkcijas tiek eksportēti uz dažādām valstīm visā pasaulē. Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmumu straujā attīstība Latvijā ļauj piedāvāt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu. Vidējā alga speciālistiem elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos ir no 500 līdz vairāk nekā 1000 latiem mēnesī. Talantīgākajiem un zinošākajiem inženieriem algas mēnesī sasniedz pat 2000 un vairāk latu. Un tas liecina, ka esam spējīgi konkurēt globālajā tirgū. Pēc pirmās vidusskolas pabeigšanas es iestājos Tehniskajā universitātē, kādreiz tas saucās Rīgas Politehniskais institūts, radiotehnikas un sakaru fakultātē. Un šī izvēle notika diezgan vienkārši un dabiski, jo jau skolas laikā es darbojos diskotēkā kā skaņu operators. Un pat cik interesi par elektroniku un ar elektronikas saistītām lietām bija, tad tas tālākais notika ārkārtīgi vienkārši. Pabeidzot šo radiotehnikas un sakaru fakultāti, tagad viņi saucās elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, ieguvu izglītību radioinženieris. Pēc tam pāris gadus nostrādāju Cietuvelu fizikas institūtā, un tad jau sākās biznesa laiki. Viena liela darba daļa bija saistīta ar tādu kādreiz visnotaļ slavenu IT uzņēmumu kā Microlinks. Un viena nodaļa Microlinkā nodarbojās ar bezvadu sakariem, un no turienes arī izauga SAF tehnika. Pie mums bija atnākuši daži inženieri, kuri gan izstrādāja, gan ražoja šo produktu. Un viņiem savukārt vajadzēja kompetenci, kas varētu pārdot un servisēt. Un pēc neilga kopdarba mēs sapratām, ka vajadzētu dibināt jaunu uzņēmumu, un tas bija SAF tehnikas rašanās brīdis. Neviens sākums nav viegls. Un arī tad, kad tu esi izaudzis pietiekoši liels, arī tad nepārtraukti rodas grūtības un viņas ir jāpārvar. Bet katrā gadījumā var pateikt vienu, ka darbs ir ārkārtīgi interesants, jo nav pārāk daudz uzņēmumu Latvijā, kuri pa savu mērķi ir uzstādījuši vai pa savu tirgu ir definējuši visu pasauli. Un šobrīd mēs pārdodam un servisējam, apkalpojam klientus vairāk nekā 70 valstīs visā pasaulē. Mēs esam visos kontinentos, varbūt izņemot Antarktīdu. Gribam to vai nē, mums dzīvē arvien vairāk ir apkārt mehānisks, elektronisks un dažādas tehniskas iekārtas. Un cilvēki, kur saprot, kā tās strādā, spēj viņus apkalpot, remontēt un arī radīt jaunas, ir nepieciešama arvien vairāk. Un es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka cilvēks, kuram ir tehniska izglītība un zināšanas, savu vietu dzīvē vienmēr varēs ļoti viegli atrast. Un pat tad, ja viņam izrādīsies, ka kaut kas cits patīk daudz labāk, tad pārkvalificēties no inženiera uz ļoti daudzām humanitārām profesijām ir daudz vieglāk. Otrādi tas praktiski nav iespējams.